Sveiki, meža īpašnieki! Mani sauc Rinalds, tad iepriekšējā gada konkursa uzvarētājs. Gribēju aicināt visus meža īpašniekus pieteikties dalībai Sakoptākais mežs. Lieliski iespēja parādīt sevi, parādīt savu īpašumu, dalīties savā pieredzē, labajos piemēros. Nav jāuztver vienkārši kā konkurss vai sacensība. Šis konkurss, teiksim tā, ļauj dalīties savos labajos darbos, arī negatīvā pieredzē. Meža īpašnieki mēs esam diezgan kūtri, mēs ar informāciju varbūt nedalāmies. Cik liekas pašsaprotami darbojamies savā nozarē, kopjam savu īpašumu, bet vēlētos tikai aicināt iznākt no tās ievastās vides, parādīt sevi un nebaidīties. Konkursa pieteikšanās ir līdz 20. jūlijam un pieteikšanās nav nemaz sarežģīta. Kad es pieteicos pagājušajā gadu konkursam, tad elektroniski aizpildīju pieteikšanās formu. Tāpat arī ir šogad. Īsumā jāapraksta vienkārši savs īpašums, tur izdarītais, labie piemēri. Nepieciešamības gadījumā noteikti biedrība arī sazināsies ar jums, ja būs kaut kādi precizējošie jautājumi, kaut kādas neskaidrības. Mēģinās nav zaudēts. Neuztveram to kā sacensību, bet kā iespēju parādīt to savu darbu. Kaut ko mēs viens ar otru varam arī dalīties tajā visā, kā mēs saimniekojam un, kā teikt, uzlabot to mūsu meža situāciju kopumā.